Artūr, fināls izpaliek šo sezonu. Skaidrs, ka tas bija noteikti galvenais mērķis. Kā komanda jūtas pēc zaudējuma pusfinālā? Jā, šobrīd ir sarežģīti to sagramot. Mērķis bija tikt tajā finālā, jo mēs jūtām, ka varam. Protams, visi cieņa pretiniekiem. Tiešām meistarīgi, tehniski. Arī ar lielu azartu, ar lielu deksmi, tāpat kā mēs. Kaut kur mums varbūt realizācija, precizitāte, mūsu tā pieredzīte pietrūka, bet es domāju, ka bija labas skatāmas spēles. Domāju, ka mēs likām par savu manīt. Jā, varbūt arī pakomentēt sērijas pirmā spēle. Noslēdzās tādu pašu rezultātu, bet tur atspēlējāmies. Arī likās sarežģīta spēle, bet uzvarējām. Pēc tam šīs divas spēles, negribētu teikt bezcerīgas, bet tomēr ļoti grūti mums gāja. Kas bija tās galvenās atšķirības? Viens no tiem, protams, varētu būt kāds veiksmes faktors. Kaut kā mēs pirmie spējām salauzt to vārtu gūšanu, guvām vārtus. Šodien arī sanāk 60 minūtes neguvām vārtus jau kopš iepriekšējās spēles. Arī pirmo puslaiku tas ir gan psiholoģiski, gan arī fiziski grūti spēlēt, ja tu nevari gūt vārtus. Protams, arī meistarīgi spēlētāji, kā mēs teicu. Bet tas, kas palīdzēja varbūt tajā pirmā spēlē uzvarēt, bija tas, ka mēs ticējām vairāk kaut kā. Pēc iepriekšējās spēles, protams, tādu vielu pārdomām, kaut kā tā mazā mērķi, ko mēs esam sasnieguši, ko mēs esam jau uzstādījuši. Tāds augsts mērķis, otrā vieta vai vismaz pirmā, redzēsim, kā mēs gribējām. Bet tas, ka tu 6-0 zaudē, tas tā pa emocijām iedregā, un tu tā bišķiņa aizdomājies, ka tas viss, kā tu esi izsapņojis, izcerējis, var arī nepiepildīties. Tāds reality checks saucamies. Un tad varbūt šodien tas, kaut kā mēs gribējām, bet meistarības trūkums un tā. Varbūt tas ir tas, kas šodien un iepriekšējā spēlē nostrādā. Jā, es preses konferencē pēc iepriekšējās spēles Artim Daniševskim, Beitar Vārtsegam jautāju, vai ir gatavi pēc salīdzinoši arī smagas ceturtdaļu fināla sērijas. Es gan Vitālijam Voskājam to pašu nepaprasīju, tāpēc es gribu pajautāt tev, vai šī ceturtdaļu fināla sērija pret TFK Salaspili, kur bija pietiekami sarežģīta mums, vai tas atstāja arī kaut kādu robu iesoļojot pusfinālā? Es domāju, ka noteikti gan daudz spēkus atdevām, gan arī daudz caur traumām spēlēm, caur kaut kādiem treniņu apmeklējums, kas ir svarīgs. Kāds varbūt ir traumas izlaiž, un tad uz spēli viņam ir jāierodās, un to var just atkal kāds bišķiņ pieklibo. Tagad arī, piemēram, tas pats Ralfs mums pietrūks, Rihards, kurš šobrīd nav. Tas viss ir tāds mazie sīkumiņi, kas varbūt sasumējās un nedod to rezultātu. Tas varbūt bija tas noteicošais pirmajā spēlē, kādēļ uzvarējām. Visi bijām gatavi, bijām trenējušies, bet šobrīd, traumas, gara sezona. Uzvar tas, kuram garāks soliņš un spēcīgāks tādās. Jā, tad par bronzas sēriju. Otrais piegājiens mums, pirmais piegājiens pret Jēkabpili bija veiksmīgs. Tik cik fani kaut ko runāja, cik savā starpā arī runājos. Laikam daļa motivācijas uzvarēt bija pusfinālā, lai nespēlētu pret Nīcu bronzas sēriju, bet tomēr kā komanda jūtās par Kurzemes derbiju bronzas sērijā? Domāju, ka komanda, protams, šobrīd emocionāli jāsagramo visu, bet gatavi esam. Gatavosimies tāpat kā kurai spēlē. Un Kurzemes derbijas, protams, skatītāji gaida, mēs gaidām. Skaista spēle būs, es domāju, būs enerģiska un es ceru, ka ar rezultātu bagāti. Un ietekmēšos faktors Salaspils, es tā neteiktu. Es domāju, ka mēs gājām uz mērķi uz otro vietu. Tā kā mums bija pa lielam vienalga, kas nāk pretī, mēs būtu gājuši ar tādu pašu atdevu kā jebkurā spēlē. Nepaveicās nekas, tagad ir jāsaņem visu spēku, visas emocijas, kas pietrūka, un jāizdod tagad par bronzas medaļas iegūšanu cīņā par bronzas medaļām. Jā, labi, super, Artūr, paldies, un tad jau gaidām bronzas sēriju.